tu gatavojies, būs nenormāli daudz jāstrādā. Nu, tā kā tiešām jāstrādā, un tā ražošana ir sasodīta, grūta industrija. Lasot tos pārskatus vai visu to piedāvājumu, nelikās, ka tur tāda ļoti liela taustāma vērtība. Nu, bet tā kā beigās mēs sākām iedzināties, ko tur var izdarīt un ko tur var piesaistīt, mēs jau pusgadu bijām zaudējuši no tā visa. Tās inkubātora meitenes, pašvaldības meitenes to cilvēku apstrādā tik ilgi, kamēr viņš nodibina sijā. Mums uzdevums novadā ir katram, kurš iebrauc, izdarīt tā, lai viņš negrib aizbraukt. Kad iesāc kaut ko jaunu, tad ir tāda doma, kā tad to sev pastāstīt. Un es sev pastāstījis esmu, ka tagad mēs tiksimies tādā sarunu ciklā, kur kalni satiekas ar lejām. Nu, kas tā Madonas novadam raksturīgi. Re, kur ir kalns, re, kur ir nogāzi, re, kur ir leja, tad atkal kāpsim. Respektīvi, mēs runāsimies par un ap dažādām tēmām, vienkāršā valodā, tā kā sēžot te pie galda. Nu, mūsu novadā ir ļoti daudz interesantu cilvēku, dažādu veiksmes stāstu, ļoti stipru personību, kuras var iedot atgrieznisko saiti par to, kas notiek mūsu novadā, kas notiek labs, ko var darīt labāk, kas būtu jāmaina, no kā varam mācīties, un šos interesantos stāstus kopā izrunājot, var ļoti daudz gūt. Un tāds ir plāns uzklausīt, pabūt kopā un arī uzzināt un darīt uz priekšu. Un ja kādam liekas, ka kaut kas nenotiek vai kaut kas nenotiek pēc viņa prāta, tad bieži vien tas ir tas, ka tu neesi gribējis sadzirdēt vai neesi sadzirdējis. Mēs mēģināsim, lai jūs tagad uzzināt vairāk par to, kā novads elpo, kā darbojās un kādas ir iespējas. Tiekamies, skatāmies un esam kopā. Sveicināti! Pienāk vakars, cilvēks grib kaut ko jaunu uzzināt, viņš uzliek brilles un lasa Madonas novadā runā. Un sarunāt var daudz, ko mūsdienās visādus brīnumus var uzzināt. Bet vislabāk ir uzzināt no pirmajām rokām vai no pirmajām mutēm. Un tāpēc reku pirmais cilvēks Madonas novadā un te ir darītāji. Šodienas tēma mums ir uzņēmējdarbība. Es vispārreiz pateicu? Perfekti. Labāk nevarētu. Tad tagad tu runā, es cieši kafiju, kamēr atšālējusies. Jā, tiešām dažādas lietas un procesi notiek Madonas novadā. Un, manuprāt, ir svarīgi ik pa laikam par to parunāt. Gan, kā Māris teica, ar darītājiem, gan paklausīties dažādus viedokļus, lai iespējams darītu labāk. Varbūt, lai saprastu, kur mēs esam un kā mums iet. Un, protams, ka, ja pārlapo šīs tēmas, tad uzņēmējdarbība ir tā pirmā un svarīgākā, kas nāk prātā, un par to arī runājam kā pirmo. Madonas novadā tā ir bijusi prioritāte pēdējos gados viennozīmīgi. Skaidrs, ka vienmēr var darīt vairāk, bet man prieks, ka pašvaldību spēkos pēdējos gados ir tiešām tādi praktiski soļi, kā atbalstīt uzņēmējdarbību. Ja kādreiz tas vairāk bija tāds lozungos un uzstādījumos, šobrīd, manuprāt, tie mehānismi ir. Jautājums, kā un cik viņi tiek darbināti. Manuprāt, tāda viena no atslēgām ir jāsaprot, ka katram uzņēmējam vajag kaut ko pilnīgi citu no pašvaldības. Sākot no skolēna mācību uzņēmuma, kuram iespējams vajag to pedagogu, kurš viņam ieliek domu par to, ka tas ir kaut kas foršs, līdz beidzot ar Lindas uzņēmumu, kurai ir pilnīgi cita specifika, miljonu apgrozījumi un pilnīgi citas prasības. Un pa vidu tur ir vēl daudz kas cits. Pašvaldība šajos segmentos cenšas strādāt. Tiešām interesanti būtu paklausīties, vai uzņēmēji to jūt, ko varbūt var darīt labāk vai savādāk, jo tas viss ir tāds process, kurās ir daudz iesaistītās puses un principā process, kurš var dot ļoti lielu pievienoto vērtību. Uzņēmējiem tiešām vajag kaut ko citu, es tagad rakstu? Katram vajag kaut ko citu? Noteikti. Noteikti. Tas ir... Visiem vajag mazākus nodokļus, nespiežiet mums nost, ļaujiet mums strādāt. Vai ne? Tas ir vienojušies elements. Es tā skatos. Bet pārējais ir kāds, kas ar tiem vispār cipariem? Par nodokļiem mēs par uzņēmējiem. Par uzņēmējiem. Principā tas, manuprāt, dinamika ir augoša, un varbūt pat mazāk par uzņēmējiem, bet par to, kas iedzīvotājiem ir pirmais darba vietas. Jā. Tad pēdējos 4 gados vismaz 200 darba vietas ir radītas novadā klāt. Lielā mērā tur ir iesaistījusies arī pašvaldība. Tas ir gan industriālā teritorija, kas ir izveidota Sauleskalnā, gan Madona var labāk grantu konkursi, kur nāk jaunie uzņēmēji un tālāk viņi iet inkubatorā un attīstās un iet uz priekšu. Tie mehānismi ir, es teiktu, tas vektors ir augošs.
un nākotnē arī ir plānota vēl viena industriālā zona. Ir nodokļu atlaides, kas noteikti arī kaut kādu atbalstu dod, bet tā no darba vietu viedokļa ir manuprāt, labāk, jo bezdarba līmenis ir 4,5%, kas ir viens no zemākajiem, ko es pēdējā laikā esmu piefiksējis. Jā. Vidējais ir 6,7 kaut kāds tagad, 6,5, 6,7. Cik tad darba vietas tev ir? Mums ir apmēram 200 kopā. Negribētu būt tavā vietā. Ja, kur mēs esam Egu stacijā, es zinu apmēram, ko nozīmē. Man arī dažreiz raksta apakšā uzņēmējs. Es par to tikai smaidu. Cik tev? 10 reizes mazāk, bet Mētrienes pagastā mēs esam lielākais darba devējs. Nu, ja runā par to, kas ir liels un kas ir mazs, vai ne? Cilvēku. Pagaidām, cik tad ir novada budžetā, ja skatās vispār par to, cik tev ir algas jāmaksā vispār novada rēķinā? Nu, vairāk, arī vairāk kā Lindei. Bet tur parasti ir tā sajūta, ka tās algas slēpjas administrācijā, bet algas slēpjas iestādēs. Skolās, bērndārzos, kultūras namos, pansionātos. Tā pakalpojumu klāsts ir ļoti liels. Kad gada sākumā jābalso par budžetu un jāskatās, kas sastrādāts, es saprotu, ka es negribētu būt tavā vietā patiesībā. Bet ļoti bieži man patīk, ka deputāti arī saka, paskatāmies no uzņēmēja skatu punkta, vai uzņēmējs darītu tā, kā mēs darām, vai uzņēmējs ieguldīt tā, kā mēs ieguldam. Manuprāt, tas ir svarīgi. Un arī tāds uzņēmēju skats pie domas galda ir svarīgs. Bet nav tā, ka tā ir divas dažādas pasaules? Pašvaldība un uzņēmums? Nē, es teiktu latviešu valodas tajā jēdzienos ciešamā kārta un darāmā kārta. Vai nu tu dabūni noteiktu algu tajā un tajā dienā, kad ir viena avans vai alga, vai arī tu vienkārši skrieni, darbojies un ar to, ko tu izdarīsi, tu arī dzīvos un vēl citiem dos ēst. Protams. Absolūti. Tas ir tās pavisam divas dažādas pasaules. Un man šobrīd aizvien ir iespēja baudīt gan to vienu, gan to otru. Un es saprotu, ka adrenalīns ir daudz lielāks tajā, kur tev ir jādomā, ka tev arī citiem kādreiz būs jāsamaksā tā alga. Un tas datums, diemžēl, pienāk daudz ātrāk. Tā, kad tu esi algas saņēmējs, viņš tev liekas, ka baigi kavējās. Bet tā, kad tu esi algas maksātājs, tad datums baigi ātri pienāk klāt. Bet tu esi arī... Es aizvien esmu vēl arī darba attiecībās. Es strādāju bankā, Svetbanku, bet plānoju, ka tie dzīves ceļi man šobrīd ir, ka tā mana kapacitāte, ko es spēju izdarīt un to, ko man gribās izdarīt ar mūsu ģimenes uzņēmumu, jau šobrīd velk man uz to, ka es varu pieslēgties tikai un vienīgi tam ģimenes uzņēmumam. Tu esi pārcēlies arī uz dzīvi Madonā, es saprotu? Jā, pagājušā gada rudenī iesākām dzīvot Madonā. Atgriezāmies būtībā uz Madonu, jo pirms 10 gadiem mēs te bijām. Vienkārši darba gaids man aizved uz Jēkabpili, un tad 10 gadi pagāja tur. Bet tad Jēkabpilī tu vienkārši strādāji banku sektorā? Jā, 5 gadus. Pēc tam jau mainījās apstākļi, jo vairs man nebija tik ļoti saistoša Jēkabpils kā vieta, jo man birojs bija Rīgā, bet mūsdienu tehnoloģijas ļauj strādāt attālināti, bet bērni gāja skolā, bērndārzos, līdz ar to tur bija kaut kāds tas pieredums. Un īsti Madonā man vēl nebija, kur atgriezties. Bet šobrīd jau es biju paspējis sarūpēt, kur atgriezties. Kāda ir sajūta atgriežoties? Tu esi dzimis ar Madonu arī, jā? Jā, ļoti labi. Ļoti labi. Skaidrs, ka katru visu laiku jau man ir tāds, un Jēkabpils forša pilsēta. Tā kā viss labi ar to ir, bet skaidrs, ka kaut kāda Nevar priekš madonieši. Tas tā, ka es iekļos atgriezos pēc 16 gadiem. Ļoti labi saprotu. Nē, tas tā ir. Un arī, lai arī tā, kad es aizbraucu uz Mētrienu, es saprotu, ka tas ir ciemats, kur es nezinu, ja baigi nekļūdīšos, es teikšu ap 600 iedzīvotājiem, vai ne, vai mazliet vairāk. Bet tāpat es tur atbraucu ar tādu baigi lepnumu un prieku, jo vecāki man tur aizvien dzīvo, mūsu ģimenes uzņēmums ir tur. Un tāpat man liekas arī Madona, tu to saikni nevar pazaudēt. Ko jūs darījat tiem, kas nezina? Mēs ar brāli būvējam, rūpnieciski ražojam un būvējam koku karkas mājas. Linda, un ko jūs darāt? Mēs ražojam līmētas koku konstrukcijas. Un, principā nodrošina pilnu kokapstrādes ciklu. Tas ir saucamais CLT? Nē. Tas ir, ko tālāk izgatavot logus. Piemēram, arī stacijā logi ir no mums. Es zinu, man tagad jāskatās dienvidu pusē, sāk uztraukties viņi tie logi. Par koku logiem jārūpējās, jā, tas ir... Durvis arī? Jā. Tā kā, jā, tas ir tas, ko mēs šīs konstrukcijas, no kurām tālāk ražo logus jau Eiropā, tas ir tas mūsu pamatprodukts. Bet mēs arī paši gan logus, gan durvis pilnu. Ir ilgtspējīgi, ja jūs pilnu ciklu paņemat? Jā, tieši tā. Ko tas maksā un ko tas prasa?
Tu īstenībā, tagad jau ar to pilnu ciklu tu nemaz savādāk nevari. Tu nevari nemaz nodrošināt to rentabilitāti arī kā uzņēmums, ja tu neej tajā pilnajā ciklā, bet tas prasa to, ka tu visu laiku nepārstāji inovēt, visu laiku domā, meklē tos risinājumus, un tu vairs nevari atļauties nevienu skaidu kaut kur vienkārši tā palaist. Kad es braucu runāties par saviem logiem un durvīm, jums bija kaisloķi, tomātinieki ar tos sēkliņus, tas tomāts pizādas caur tam kaisloķim. Es forši, ka visi stāja garām un neviens nemēģina notraukt to tomātu, trāpīt viņam ar kāju, varbūt viņš izaudzējas augļus. Tas man prāt. Bet nākamreiz, kad tu brauksi apskaties, mums arī stārts dzīvo teritorijā. Un viņš joprojām katru gadu no gada atgriežas pie mums uz ūdenstorņa, izveidojas ligzdo, audzē pēcnācējus tas ir mūsu tāds zaļais certifikāts mūsu uzņēmumā. Mēs varam uztaisīt arī Viktoriju tagad. Viņiem ir 2 zelta čekuri. Par inovatīvu uzņēmējdarbību. Kas tā inovācija ir, ko viņi novērtē? Tas ir tieši mūsu ražošanas process, kā mēs ražojam, un tas mērķis šeit inovācijai tā ļoti vienkāršot runāt ir iegūt maksimāli daudz no tā viena apaļa koka, iegūt maksimāli daudz labāku produktu. Tas ir tas mūsu mērķis. Nevis iet apjomā, nevis audzēt un zāģēt vairāk, bet iet tieši tajā procesa dziļumā un padarīt viņu efektīvāku un ar lielāku to pievienoto vērtību. Tad mežsaimnieki to novērtīšu, jo čekurs atšķirībā no sējai vai lielā loma, tas ir mežsaimniecības balva. Tas ir vispār industrijas balva kopumā. Jā, tur industrija tevi izvirza, un tieši šis ir tas balvas, tas, kāpēc mēs tik ļoti ar to balvu lepojamies, ka tas ir nāk no industrijas. Tu pats nevari, pats nepiesaki sevi, tu nekādi nevari sevi īsti ielabēt tajā pasākumā. Tev ir kādam jāpamana no nozares. Nav tā, ka tur ir tikai mežsaimnieki, ir arī daudz vairākas nominācijas tieši arī kokapstrādē. Bet nosaukums forši Latvāņi. Jā. Kāds nāc? Zini, ir tāda foršā, tāda feinā versija un ir tāda Ekrānā patīk netīras. Netīras lietas. Nē, tā nav netīra. Tā ir mūsu tā devīze ir, kā nezāles neiznīkst. Un tāpēc arī šis nosaukums, bet, protams, ka tā devīze atnāca pēc jau šī nosaukuma. Un pavisam tas vienkāršais stāsts ir tāds, ka mūsu uzņēmums ir veidots uz zemnieku saimniecības bāzes, kurai bija nosaukums Latvāņi. Un šis nosaukums šai zemnieku saimniecībai, tāpēc, ka zeme bija vieta, kur ieveda krūmiņtēvs pirmo reizi Latvāni vispār šajā reģionā kā bišaugu. Bet mums jau ir arī kaut kādi fermeri, kuri novadā ņemās un Latvāņiem arī tā kā uzņēmēji un apkaro tagad šito sērku, pareizi? Tagad to apkaro viņam gan pašvaldības līmenī, gan privātajā sektorā, gan uzņēmēji. Jā, mēs devām kaut kādas teritorijas, ka katrā novadā bija jāpasaka. Bet kā reiz viņi ieveda labbarībai arī? Labbarībai un kā medus aug, kā bišaugu. Bet tu esi 10 reizes mazāks, ja tikai 10 reizes mazāk cilvēkiem dod darbu. Nē, mēs 10 reizes, es domāju, ka varbūt pat vairāk kā 10 reizes mazāks. Mēs būvējam mājas, kas ir lielizmēra mājas, tā kā 180, 150 kvadrātmetri, 120, un varbūt, kas ir bieži vien tirgo redzamie mazie moduļi, nav mūsu produkts, jo mēs savās ražošanas telpās tādu vienkārši nevaram uztaisīt. Un savukārt brālim bija tā Zviedrijas pieredze. 2008. gadā daudzus aizved uz visādām malām. Manu brāli aizved uz Zviedriju, un tad mūsu uzņēmuma sākums bija kaut kādi mani centieni viņu atgriezt. Un to viņš tur bija mācījies darīt. Un kaut kā sagadījās apstākļi tā, ka mēs Metrienes pusē arī dabūjām telpas, kas bija salīdzinoši piemērotas, lai to darītu. Un tad mēs šobrīd tajās telpās spējam izgatavot un uzbūvēt tādas 10 līdz 12 mājas gadā. Man par Aivi ir stāsts. Es savulaik biju grantu komisijā pašvaldībā. Dot grantus jauniem uzņēmējiem, jaunām idejām, un Aivis prezentēja šo stāstu par koku karkasa mājām. Un es komisijā sēdēju un klausījos, man likās, lieliska ideja, bet es domāju, vai tiešām tādi čaļi no laukiem var paņemt un izdarīt. Un ir daži gadi pagājuši, viņi eksportē 20 darba vietas. Tas, man liekas, ir lieliski, un manuprāt, ir ļoti labi, ka arī pašvaldība tur ir stāvējusi klāt pašā sākumā. Un redzot, kā tas ir attīstījies, man liekas, tās iespējas ir. Tu arī ņēmi ar Birnes inkubatoru? Jā, īstenībā tas Madonas novada grants bija ļoti, ļoti svarīgs. Ne tikai no tā finansiālā viedokļa, kas toreiz bija 4000, mēs nopirkām instrumentu somu un varbūt vēl kaut ko. Bet no tādas, kad man tāda māju ideja nav mana.
tā ir nākusi no brāļa. Skaidrs, ka viņam tajā brīdī nāca daudz dažādas idejas, un visas viņas tā kā airēja malā. Šitā bija viena no tām, kuram likās, neizklausās pēc pilnīgi kosmosa. Un tad man pašam personīgi tas bija tāds apstiprinājums no malas, ka tas neizklausās pēc kaut kā neiespējama, kad arī tā Madonas pašvaldība atbalstītu un iedeva arī to starta grantu. Un tas bija ziņa, ka tu tikai ne pats redzi, bet arī vēl kādam liekas, ka tas ir iespējams. Tāpēc tam bija ļoti, ļoti būtiska nozīme toreiz. Un tagad jau tu pats esi komisijā, vai ne? Jā, es arī līdz ar to kaut kā, ja man liekas, ka karma ir eksistējoša, es nezinu, būtne vai vienalga, kas tas būtu, tā kā, ja tu kaut ko labi esi ņēmis vai devis, tad tu mēģini nedot atpakaļ. Tā kā caur komisijas arī cenšos to izdarīt. Es pabaustīšu to skaisto sēdi, bet ir jāgiet to ar uzņēmējdarbību darbojies, ņemt kaut kādus kredītus, jeb labāk paļauties uz saviem spēkiem? Mūsu gadījumā mēs esam ņēmuši, cik daudz var, bet kaut kur mēs esam arī nespējuši paņemt tik daudz, kā man gribējās. Un arī pēdējā reize bija pirms 3 gadiem nedaudz vairāk. Patiesībā pirms Krievija iebruka Ukrainā, mēs bijām sagatavojuši un jau dabūjuši būvatļauju būvēt jauno lielāku ražotnes ēku, kur mums būtu daudz efektīvāk, vieglāk strādāt. Bet tad sākās visas tās metālu cenu kāpumi un viss, un par to naudu, ko mēs spējām aizņemties ar tām lietām, ko mēs varējām ieķīlāt, mēs vairs uzbūvēt nevarējām. Tā kā jā, mēs izmantojam finansējumu, jo tas šķiet, ka ļauj mums iet daudz ātrāk uz priekšu. Un inkubators, ko tu pieminēji, mums ļāva, man liekas, arī. Tas bija bez aizņēmuma, bet tas ļāva ļoti daudz ātrāk. Tad tev bija misija, vispār kādas varētu būt uzņēmējiem misijas kaut ko darot? Tev bija misija atgriezt brāli no Zviedrijas? Jā, tā bija viena no lielajām lietām. Un otrais, neslēpšu, ka tas mans lielais gandarījums ir par to, ka, un tas ir patiešām tāds, ka es to saku, tas ir pa īstam, bet ka, man šķiet, ka mēs salīdzinoši mazāk pagastā, kur tā kā šķiet jau, ka, ko ta vairs, ko ta mēs, ka tu vari kaut kādu iedot piemēru, ka nē, mēs varam kaut ko izdarīt. Un ka puiši nāk un saka, jau, tā kā pirmo reizi redzu, ka darba apģērba iedot vai ka tur atalgojums ir oficiāls. Tas, tā kā, un tu redzi, ka, tā kā, cilvēki patiesi par to, jūt kaut kādu prieku un ka tas ir kaut kāda jauna pieredze viņiem. Tos 20 brašuļus ar attiecīgo kvalifikāciju arī var dabūt? Tas ir meitenes, jo krāsošana un citi darbi ar attiecīgu kvalifikāciju, tas ir cits stāsts. Mums sākumā bija viegli, jo sākumā mēs savācām visus tos brašuļus, kas bija savu laiku aizdevušies kaut kur arī kaut ko darīt. Un ja viņi bija devušies uz Skandināviju, tad viņi mums bija ļoti vērtīgi, jo tur viņi bija ar koku mājām daudz saskārušies. Bet skaidrs, ka viņu kaut kāda kapacitāte ar laiku sāka beigties, un tad mēs sākām apmācīt vietējos, bet ar vietējiem arī tur kaut kur ir tas limitēts, jo mums arī puiši brauc no Madonas strādāt. Bet kā es tagad to tirgu raksturotu abi divi, jo ar pašvaldības, paskatoties pašvaldībā ar iedzīvotāju tām vajadzībām, darba vietas, ko mēs saprotam, tas bezdarbs 4,5%, bet tāpat laikā es dzirdu, ka uzņēmēji saka, ka nav šo darba roku, un tad ir tāda duāla situācija. Mēs saprotam, ka ir vajadzīgs papildus darba vietas, bet no otras puses bieži vien ir signāli, ka trūks darba spēka. Un kā jūs, Madonas novada griezumā to raksturot šo situāciju? Teiktu, ka ļoti būtiski trūkst kvalificēts darba spēks atbilstošs. Un šeit es nerunāju tik daudz par arī, protams, par tādām tehniskām zināšanām, bet aizvien vairāk pietrūkst arī tādas tās saucamās soft skills vispār, ka cilvēks spēj komunicēt, strādāt komandā, pieņemt kaut kādus lēmumus. Un tas arī ļoti būtiski, jo mēs to trūkumu aizvien vairāk izjūtam, jo tās iekārtas paliek gudrākas, viņas prasa tomēr tādu arī jau citu vispār domāšanu no tiem iekārtu operatoriem, un tie vairs nav tādi skudriņas, kuras tu vari tur salasīt kaut kur, un šodien viņš ir, rīt viņš nav. Tā visa ražošana paliek tāda gudrāka jau citā līmenī, un šo te kvalificēto cilvēku pietrūkst, jo jau tev vajag nevis vienkārši mehāniķi, bet tev jau vajag mehāniķi, kurš spēj arī kaut ko pieprogrammēt, kurš saprot arī jau visu tas programmu vadību darba galds, un viss tas nav vienkārši jebkurš čalis, kurš māk atslēgu noturēt rokā, un tas ir tas izaicinājums. Un es teiktu vispār, ka novadā tāds reālais bezdarbs nepastāv. Tas nav, tas ir tāda cipara, kas viņš nekad nestrādās. Paturpinot to tēmu, noteikti tā ir jauno speciālistu arī sagatavošana. Pašvaldībai programma, ka mēs jaunajiem ārstiem, skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem, ja tu esi gatavs uz novadu strādāt, pēc tam nāk mēs strādāt. Mēs paceļam rokas. Mēs vai nu stipendiju, vai nu mācību maksu. Vai dzīvokli.
arī dzīvokli, jā. Ja būtu, piemēram, programma inženieriem, elektrotehnikiem, tas uzņēmējiem būtu tāds labs instruments, ko pašvaldība varētu tādā veidā arī nodrošināt? Noteikti. Es vispār domāju, ka ir jābūt daudz lielākai tai sadarbībai starp pašvaldību un uzņēmumiem jau tādā jau arī izglītības jau sistēmas līmenī, kur tu saproti to, piemēram, mūsu reģionu, mūsu novadu, to specifiku, kas ir tie mūsu galvenie biznesi, kas ir tās specialitātes, kas mums trūkst, un ka mēs jau šo te jau varam ielikt jau tādā jau izglītības līmenī jau tos bērnus vest uz tiem uzņēmumiem. Nu, piemēram, pie mums konkrēti neviens no novadu skolas nav pat vispār izrādījis interesi, lai mēs pat, teiksim, aizietu kaut vai pastāstīt, ja mēs runājam par kaut kādu tur ekskursiju pie mums, tad neviens pat īsti nav šādu interesi izrādījis. Mums brauc no Jelgavas, no viskaut kurienes, bet novadu skolas ļoti maz. Un tas, ka mēs varētu jau tiem jauniešiem jau stāstīt par to, kas šeit notiek, ko mums vajag, kādas mums ir šīs te vietas un kas ir tas, ko mēs darām. Un tas jau tajā līmenī vajadzētu sadarboties. Tas varētu būt tikai tāds augstskolu līmenis vai arī arotskolu līmenis. Jo mums ir Barkavas arotskola, kurā mēs ik pa laikam pārskatām un diskutējam, kādas programmas veidot. Tas arī varētu būt, ka pēc pamatskolas sagatavojo speciālistu. Precīzi, jo pie mums ir no Barkavas braukuši un reizi vien, un tur pat es apzināti esmu piekritis un arī pats braucu, un mēs esam pat gatavojušies tajā reizē, kad viņi atbrauc, lai parādītu puišiem pēc iespējas, kā notiek, bet tieši tādas, kā Linda saka, galdnieki, mūsu gadījumā būvgaldnieki, un ne mēs vieni tādi, mums Madonā ir vairāk uzņēmumu, kas mazās mājas būvē, pirts būvē, tiny house būvē, tā kā es domāju, ka tas jau ir jau tāda plašāka profila. Un ja mēs tur spētu tādus sagatavot, tas jau būtu tāds ļoti, ļoti liels atbalsts. Jo es biju ar domu, ka viņi varētu nākt praksē un arī praktikantus vasarā mēs ļoti labprāt ņemam un patiesībā es diezgan daudz enerģiju vēl tam, lai tie puiši arī tā kā kaut ko pamēģina iemācās. Un, jo kaut kur, nezinu, man ir vērts mēģināt, ja kāds no viņiem kādreiz ir atnāks vai kaut ko paturpinās tādā veidā. Bet visi Latvijā saka, ka uzņēmēji baro valsti. Kāda ir tā dinamika? Cik no tā, ka tas uzņēmums atrodas Madonas novadā, iegūst valsts un cik iegūst Madonas novads? Tas droši vien jāprasa Agrim. Tā naudas ziņā novads iegūst iedzīvotāju ienākumu nodokli lielāko daļu no darbiniekiem, kas ir deklarēti Madonas novadā. Un nekustamā īpašuma nodokli no ražošanas ēkām. Tas tāds, taustāmais. Bet kopumā es teiktu, ka novads iegūst nodarbinātus cilvēkus, kuriem nav jāmaksā pabalsti, iegūst ģimenes, kurām ir bērni, kas iet skolās. Tur ļoti daudz pozitīvu aspektu tajā visā, ka mums ir uzņēmējdarbība viennozīmīgi. Tur var tikai uzskaitīt un uzskaitīt. Nākošais jautājums, kas man apdomājot uzņēmējdarbību. Es zinu, ka ātrāk vai vēlāk būs kāds. Es aizbraucu uz Expo un es apskatījos tur vienu pakistānieti parunāju, kas tur strādā pie ārādiem, tā kā vērdziņš. $600 mēnesī, viņam pietiek, dzīvo viņi tur vienā dzīvoklī, es pat nezinu, cik cilvēki, kamēr vieni guļ, tikmēr otrs strādā, pēc tam mainās, antisociāli apstākļi un viss, kas tāds. Nāks tie trešo pasaules valstu, vienalga, kā mēs viņus sauksim iekšā. Vai jūs redzat, ka varētu būt arī kaut kādi tāda veida ārzemnieki, kurus var fiksi apmācīt un kur normāli strādā, ja jūs tomēr paliksiet tādā latvisko rūķu zīmē? Indieti, gaidiet? Varbūt. Nē, mums šobrīd nav, indiešu nav, nē. Tas tāds grūts jautājums. Mēs no vienas puses, protams, esam ļoti tādi lokāli patrioti un primāri ļoti ceram, ka mēs varēsim iztikt ar vietējiem cilvēkiem. Un arī mūsu tāds nemitīgs uzdevums ir bijis iet aizvien dziļāk automatizācijā, lai šos te rūķīšus vienalga kādas, lai mēs viņus nevis saglabātu, bet lai mēs tieši atbrīvotos no tādiem rūķīšiem, kur mēs varam ieviest. Jā, kur mēs varam tieši tās tehnikas ieviest. Tāpēc es teiktu, ka drīzāk mūsu tās vērtības un vīzijas būtu iet tajā ceļā, ka mums aizvien mazāk vajag šos rūķus, un tad arī nav jādomā, no kurienes viņš ir. Kā tev? Ja tas būtu tāds iztikšanas jautājums par to, ka uzņēmums vispār spēj darboties, skaidrs, ka mēs būtu gatavi tur tās iespējas izsvērt. Mums pieredze ir, kad ir bijuši puiši no Ukrainas, kas ir strādājuši, bet viņi ir devušies kaut kur citās savās darba gaitās. Šobrīd nav neviena tāda, bet ja man būtu jāizlēm, vai man paņemt 5 ārzemniekus, lai esošie 10 latvieši spētu aizvien strādāt, lai spētu uzņēmumu uzturēt, droši vien, kas par to izšķirtos.
Es gan nezinu, kas ir kaut kādas mentalitātes vai arī tādas lietas noteikti, kas man būtu svarīgas. Un to es gan jau tur izvērtētu, bet es neteiktu nē. Es domāju, no tāda aspekta, ka mēs esam tajā savā pasaulītē noveidojušies, mēs zinām, kas kā notiek, un mēs nevienu tā kā no ārpus negaidām. Bet tāds pēkšņi no pilnīgi cits pasaules, tādas priekšpēcis, viņas vienmēr rada kaut kādas interesantas kulturāli cilvēciskas viļņošanās. No vienas puses būtu, ko paņemt uz zopu, vai no otras puses skaties kaut kādā pilnīgi citā pasaulē. Tagad jau mums būs divas pasaules savienosies kopā ar Varakļāniem. Mēs būsim. Tas jau arī būs tāds labs kokteilis. Ko mēs esam dzirdējuši par Varakļāniešiem? Tikai labāk. Tikai labāk. Ne, mēs būsim Latvijas lielākais novads. Bet man jau Varakļāni uzņēmēji, piemēram, par grantu konkursiem tagad jau ir jautājuši, vai varēs startēt uz pašvaldības piedāvātajiem. Tā kā pēc pusgada tas jau arī būs reāli. Varakļāni domāju, viss tās saimnes tiesas, ka tur atkal kaut kāda viļņošanās noteikti, tur atkal neuztiesīs kaut kāds brīnums. Tur visādi var būt. Bet tas vēl pēc kāda gada, diviem. Bet īstenībā, ja mēs pieskārāmies tam novadu izmēram, tad tā ir viena tāda mūsu sāpe par šo te, ka mēs kā ļoti liels darba devējs tai savā ciematā, ka mēs nejūtam to, ka tā nauda mūsu paliktu pie mums ciematā. Mums ir tiešām tāda sajūta, ka viss tā kā aiziet uz Madonu un mums pilnīgi nekas nepaliek pāri. Un, tā ir, tu pirms tam prasīji par tiem nodokļiem, un tad citreiz, kad tu paskaties un aizskaiti tos nodokļus, tad liekas, vai tiešām mums nebija... Neesam pelnījuši Ziemassvētku eglīti, piemēram, savā ciema centrā, vai kaut kādas tādas lietas, kad par to sāp, jo liekas, ka tas pašvaldības pienākums, mēs esam gatavi strādāt visus foršus, bet ka tai pašvaldībai ir jārada tā vide, kur tie mūsu cilvēki varētu būt un justies labi un tā. Un tad šobrīd tā ir viena no tādām noteikti lielākajām mūsu sāpēm, ka mūsu ciemats, kas ir salīdzinoši netālu no Madonas, tāds tomēr paliek mums tāds sajūta. Es nezinu, kā tev šeit Ērgļos, vai tev nav tāda sajūta, kad... Mēs būvējam stadionu, pat tās skateparku. Es zinu, ka iepriekšējās sasaukumā, kad vēl bija Ērgļu novads, tik daudz tādu lielu sākumu nav bijis. Protams, bija sāpīgi. Mēs konkrēti par izglītību runājot. Es atnācu Ērgļiem tāpēc, lai man bērni iet tie skolā. Un tad es dabūju pacelt roku par to, ka tomēr būs 9-gadīgā skola. Bet tur tā kā neko nevar darīt, jo tas ciparu daudzums ir tāds, tur bērni paliek mazāk. Bet kopumā es teiktu, ka nē, mēs jūtam vairāk deputātus vajag dabūt no. Acīm redzot, jā. Mums gan jau pat ir. Par Bērzones pagastu tur droši vien ir tādas redzamās un neredzamās lietas. Es teiktu tā, ko iedzīvotājs vairāk redz vai izjūt. Tad Bērzones pagastā ir viens no lielākajiem projektiem novada vēsturē, kas ir izveidots industriālā zona, apmēram 5 miljonu eiro. Tik liels ieguldījums nav nevienā pagastā, bet tas nav ne rotaļlaukums, ne kaut kāds tāds ļoti iedzīvotājiem taustāms. Jā. Bet no finansu ieguldījumiem tas ir viens no lielākajiem. Plus kultūras nams, kas faktiski ļoti labs, moderns, viens no labākajiem novadā viennozīmīgi, kur varētu vēl darīt vairāk. Arī šogad budžetu sastādot kultūras nama vadītājs ļoti prasīja papildināt finansējumu tieši tāpēc, ka ir izcila vieta pasākumiem. Mēs arī šo budžetu palielinājām, lai var darboties un būt aktīvāki. Bet tas ir tas stāsts par redzamām, neredzamām investīcijām. Jo Madonā mēs arī plānojam būt industriālo zonu. Un arī tam iedzīvotājiem varbūt tas nav tik svarīgi, lai gan, protams, darba vietas, jā, bet tas katru neskars. Bet ieguldījumi tie ir ārkārtīgi lieli. Kas tam seko, bet es teiktu, ir ideāli pievienoto vērtību. Jā, droši vien par tiem jautājumiem ir vairāk jākomunicē, kāpēc mēs izvēlamies to vai šo, kāpēc, un tāpatās arī, piemēram, par kultūras namu. Tiešām ir tā, ka tā būtu lieliska vieta, kur veidot tādu kopienas sajūtu, un šobrīd mums šķiet, ka arī tas mūsu kultūras nams ir tā kā atdots vairāk tādiem, mākslai vai kā, un ka mums tiem parastajiem cilvēkiem tādēļ, ka kopienas veidošanai īsti nav tā vieta. Arī, teiksim, kaut kādiem tur jauniešiem, kur pavadīt laiku vai tādai vienkāršai labbūtībai tajā pagastā. Labbūtība varētu būt bišķi tas, ka ceļš tagad salabots no Bērzonas līdz Ērgļiem. Mēs varam aizbraukt vienkārši. Smagu mašīnu šofers saka, viņš joprojām raustās, citiem neraustās. Bet es skatos, ka tur būvvaldē un visās tajās lietās ir tā kā, kur rakt. Jo skaties, es braucu iekšā
vienā pusē es redzu Latvāņu, tur viss notiek, viss kūp un viss rotājās, viss skaisti, bet no otras puses es skatos kaut kāda balta silikāta ķieģeļa kalta, kur gadiem ejot aizvien drosmīgāk paliek. Tad es tur īkšķis par to veco krogēku, kur tur ir pie tā krustojuma, un tad es redzu, kad vienā rudens vētrā viņai aprauj to skārda jumtu, kurš ir Latvijas laiks skārds. Tā viņi tur pūst, viss lēnām gāžās kopā, un faktiski man liekas, ka tas nav kaut kāds būvvaldes jautājums, ka bišķi piecirst. Es iegļos arī centrālajā ielā braucu cauri un skaties, māja vienkārši, maigi sakot, nesakopta. Protams, es zinu, ka Madonas namsaimnieks, un tur, kur viņi ķerās klāt, tur arī tas iznākums ir labs. Bet arī tā tīri vizuāli. Tas cilvēks, tas, ko tu stāsti, kad tu nejūti to, tas jau bieži vien ir varbūt viena apgaismot vai neapgaismot skaista vieta, un viņš uzreiz pilnīgi savādāk jūtās. Latvijā ir daudz tādu pamestu vietu un ļoti bieži bez īpašniekiem, kuram tu pat sodu nevar uzlikt, un tas sods ir dubultais nodoklis. Kas arī viņam ļoti daudz nespēlē, jo tam īpašumam ir maza vērtība, nodoklis līdz ar to arī ir mazs. Bet tādus var uzlikt, tādus liek, par bīstamību raksta vēstules liek novērst, bet ļoti bieži pat nav kam rakstīt. Un tas, ko tu pieminēji, teiksim, tas Bēzonas centrā, tā ēka ir pat no saimnieka, pret kuru vērsties. Vismaz daļai ēkas noteikti nav. Nav vienā galā ir un viens nav. Tur līdz ar to iestājas arī tāda veida problēma. Bračka pateikuši, tu jā, tu nē, un aizgājuši kāds savā virzienā. Ir daudz arī īpašumu vispār, kas ir joprojām karājas gaisā, ne valstī, ne tā ir sāpīga lieta ar ērgļos, jā. Tas ir tāds, ko es esmu ērgļinietis, man ir šeit māja, bet es dzīvoju kaut kur citur. Naudas attīstīt māja nav, citur es dzīvoju, un tad es atbraucu 2 gadā un jūtos ļoti labi, jo es esmu ērgļinietis, man šeit ir māja. Un tad izķert mēģinu viņu novada svētkos, un ko darīs to māju, neko es nedarīšu. Un tad skaties, es esmu bijis savulaik pastnieks, sanāk visa iela dega, tagad 2 mājās uguntiņš deg. Viss ir tukšs, bet dzīvot darbspēkam nav kur. Bet tas arī ir tāds interesants. Madonas pilsētā savulaik bija nepilni 11,000 iedzīvotāji, tagad ir zem 8. Bet tā dzīvesvietu problēma ir akūta. Mums ir apstiprināts projekts, un visdrīzāk, kad 1 vai 2 daudzdzīvokļu mājas taps tuvākajos gados Madonā. Tas, protams, visu neatrisinās, bet būs plats solis uz priekšu. Bet tas ir tas stāsts arī par dzīvesvietu. Es skaidroju ar to, ka paliek mazākas ģimenes, dzīvo vientuļš seniors, jo cita izskaidrojuma man nav, jo iedzīvotāju skaits ir palicis mazāk, bet dzīvokļi mazāk palicis. Jā, tik daudz vairs nedzīvo vairākas paudzes kopā, katrs grib savu to. Nē, bērni izaug un aizlido. Mēs jau šobrīd domāju, ka arī tur runājot par tam Skandināviju pārcietušiem latviešiem, ko mēs dabūjām mūs aizved uz citām valstīm, mēs iemācījāmies strādāt un tad atgriežamies Latvijā. Kas var būt labāk? Tā vērtība. Jā, tev nav jāmokās un jālauž viņam rāgi, viņš šeit vienkārši kā pasaule elpa un tad arī labāk. Un tā pieredze visbiežāk ir veiksmīga. Brālis gan aizbrauc kā elektriķis, atbrauc kā koku māju būvnieks, bet tā parasti notiek ar latviešiem, kas spēj būt daudz maz universālāki par vienu vietu ārzemēs. Bet īstenībā, ja mēs pievēršamies šim dzīvojamam fondam, tad ir vēl viena lieta, kas man liekas, par ko būtu daudz jādomā, par kredītu pieejamību šajā reģionā. Un tas ir arī tas jauno speciālistu jautājums, ka tiešām tā ir ļoti liela problēma. Kā mums noturēt tos jauniešus, kas ir ambiciozi, kas labi pelna, bet viņš vienkārši nevar šeit uzbūvēt to māju, jo viņš nevar paņemt kredītu. Tā kā, tas ir droši vien jādomā, vai pirmais solis jau, man liekas, tas būtu visvienkāršākais, jo to mēs tā valstiskā mērogā neatrisināsim ar pašvaldības līmenī, bet kaut vai attīstīt pie pilsētas tādas nosacīt jau gatavas apbūves teritorijas, kas ir jau ar ūdeni, infrastruktūru, visu, un tad jau tas droši vien būtu daudz vieglāk risināms jautājums. Kā banka domā, tu mums var pastāstīt? Attiecībā uz kredītu un jauno cilvēku, kurš grib 100. kilometrā vai 140. Jā. No bankas puses, es varu pastāstīt gan no bankas puses, gan kā pats kā kredītņēmējs, kas ņēma kredītu, lai Madonā uzbūvētu māju. Un tad, tur ir daudz tās puses. Viens, kad banka man saka, uztais nākotnes vērtējumu, cik tur tā māja maksās, tad vērtētājs uztais un saka 150,000. Droši kurš ir kaut kur meklējis Madonā īpašumus, vai vismaz ieskatījies sludējumu portālos, pateiks, ka tādu jaunu svaigu māju Madonā par 150,000 tu nekad neatradīsi. Un uzbūvēt viņu arī, diemžēl, nevar.
Tur vajag mazliet vairāk, un banka tāpat gribēs tev līdzdalību. Tā kā no vienas puses un mēs zinām, ka cenas kopumā ir augstākas. Un es domāju, ka kurš saskāries kredītu Madonā, to redz, kad bankas vai vērtētāji vērtē mazāk. Tas gan daļai saistīts ar to, ka mēs pašu sabiedrību kopumā darījumus ar nekustamo īpašumu rādam par citām cenām, nekā viņi notiek patiesībā. Un tā ir tā atgriezniskā saite mums pašiem atpakaļ par to. Tā ir viena lieta. Otra lieta, man liekas, no bankas puses redzu, ka bankas ir gatavākas to problēmu apzinās un ir gatavākas palikt arī un finansēt reģionos. Viens tā vērtība, otrs darba vietas, bet šobrīd arī droši, ja kaut kas labs no tā Covid arī ir palicis pāri, tad labais ir tā spēja strādāt vai tie paradumi strādāt vairs nevis centralizēti pilsētās, bet strādāt arī no meža mājiņas, galvenais, lai ir internets. Un, līdz ar to, man liekas, laukos ir vairāk cilvēki, kuri varbūt nestrādā turpatās, bet strādā lielos uzņēmumos, un tie ienākumi ir pat arī daudz lielāki. Tā kā mēs domājam, tāda vidēji tā gatavība finansēt reģionos ir arī no bankām palikusi lielāka. Par apbūves gabaliem mēs tieši pie Salu ezera pagājušajā gadā pašvaldība pārdevām vairāk kā 10 apbūves gabalus. Notīrījām teritoriju un pārdevām. Ļoti liela interese bija. Tiešām visus nopirka. Es redzu, tur jau ir kustība sākušies, ūdens tur jau ir, elektrība tuvu. Potenciāli tas ļoti labojot. Ja kāds izmēra, tas no pašvaldības, manuprāt, bija ļoti laba aktivitāte. Ja visu laiku saka arī, kad es meklēju savai mājai zemi, viegli negāju. Un bija jānopērk tāds zemes gabals, kas nāca līdzi ar daudz problēmām, kuras 5 gadu laikā es atrisināju, tad tikai varēju būvēt māju. Bet šis, man liekas, bija ļoti labs tāda aktivitāte, kur tu varēji, nopirkt. Un, man liekas, pat nesalīdzinoši traki dārgi. Sākuma cenas izsolēm bija ļoti mazas, bet viņas pieauga, jo interese bija liela. Tu pieminēji vienu tādu karstu lietu, ko es nezinu, kā var atrisināt. Internets man ir tā, ka no vienas puses pārsteiguma kalnā Tele2 novāca to savu milzīgo torni, kas maitāja visu skatu. Okay. Šobrīd mēs arī Latvijā runājam par to, kas ir skaisti, kas nav skaisti, un vispār tas, kad ir apgalvots, ka valstī jānodrošina cilvēkam kvalitatīva vide, sevišķi mūsu vidzemes augstienē, mums ir diezgan augsti kriteriji par to. Mums patīk dzīvot skaistumā, un mēs zinām, ko tas skaistums nozīmē. Un viņš arī kaut ko prasa. Bet no otras puses ir tā, ka ir daudz, kas mazie uzņēmēji, kas vaimanā, un tā ir neatrisinājuma problēma, es gribu tev pajautāt, no kuras puses tu skatīties. Viņi ļoti labprāt dzīvot laukos, tur tajā nomalē, bet tajā nomalē ir viena strīpiņa, un ko tad es ar to vienu strīpiņu var izdarīt? Un ja pēkšņi es kaut kādā Edinburgas universitātē esmu, tad kā tālāk darīt? Un tas ir jautājums, kur, ja es painteresējos pie mobilā telefona, viņi vienkārši deguns gaisa, un pašvainīgi, es ir tik maz, ka vispār investēt nav nekādas jēgas. Es kā varētu paķert, vai tā ir kaut kāda nacionāla drošība, kaut kāda apziņošanas spēja, vai vispār varbūt arī uzņēmē darbība kā viedokļa? Kā tu vari strādāt, ja tu nevari savējos sazvanīt? Ārkārtīgi aktuāla lieta, es esmu runājis ar LMT, arī ar Tele2. Viņu atbildi ir, ka īslaicīgi būs slikti, un tad būs strauji ļoti labi, jo viņi slēdz ārā 3G, pāriet uz 4G, 5G, kad ļoti drīz būs pilnīgi cits ātrums. Vai tas būs rādījis laiks, bet tas, ka tev ir taisnība, ir piekrīta, jo no pēdējo gadu notikumiem pasaulē tas attālinātais darbs ir ļoti laba lieta, arī pašvaldība to izmanto. Mums speciālisti strādā no pagasta pārvaldes, ja vajag arī no dzīves vietas, un visu izdara attālināt, tas ir lieliski. Tur jāturpina spiest uz operatoriem, bet tas vairāk ir ministriju līmenis un tiešām tāds valsts kopējās politikas līmenis. Bet tās atbildes ir cerīgas, vai tas tā rezultēsies, grūti atbildēt. Ja tev nav bail par tām industriālajām zonām? Es skatījos, tavus kolēģis tur sāka tramdīt un bezmazliet likt cietumā par to, ka viņi attīsta industriālās zonas. Kā vispār noņēmē darbības ir? Kas tur ir vispār? Kāpēc tā notika? Valmierā tur bija un vēl... Pirmkārt, tā ir tādas jaunas projektu programmas, ko es sākumā teicu, ka kādreiz pašvaldībām bija ļoti maza iespēja reāli atbalstīt uzņēmēju darbību. Tās ir jaunas programmas. Pie viņām nākas pierast gan finansētājiem, gan finansējuma saņēmējiem. Un ļoti precīzi jāizpilda programmas nosacījumi. Un tie nosacījumi izpildes kritēriji tiek pārbaudīti caur šīm procedūrām. Tā ļoti vienkārši es varu pateikt. Bet par tām bailēm, skaidrs, ka darot tādu atbildīgu darbu, kā piemēram vadot pašvaldību, to jābūt gatavam visam kam. Un ar Eiropas fondu piesaistē ne tikai uzņēmēju darbībā, ir veseli direkti nosacījumi, kas ir jāievēro. Bet mēs šos soļus speram. Sauleskalna projekts bija pirmais, un šobrīd mēs esam piesaistījuši finansējumu arī Madonas industriālajai zonai un iesim uz priekšu, bet ļoti, ļoti precīzi sekosim visiem noteikumiem, lai viss būtu caurspīdīgi, saprotami un ar maksimālo pievienoto vērtību. Skatītāji jautā, kur Madonā būs tā industriālā zona?
tā tautas valodā pretī bijušam kombikormam. Bet mazliet precīzāk, braucot no Madonas ārā uz Cēsvēnes pusi, jau gandrīz aiz pilsētas robežas kreisā pusē tāda pļaviņa ir, kas ir ļoti tuvu ceļš, ļoti tuvu dzelzceļa komunikācijas, faktiski pilsēta, bet netraucēja nevienam, vēl šie rietumu vēji visus iespējamos izmešus aizpūtīs prom no pilsētas. Nu, tāda laba vieta, kur to darīt. Tieši uz dzelzceļa, ne? Attīstīt. Jā. Ja pūš tajā virzienā. Paklau, kas jums kā uzņēmējiem, ko jūs gribētu? Reku šefs sēž pagaidām. Pēc to redzēs, kā būs. Kas ir tas, ko vienkārši iekšēji nodomāt? Gan jau esat štukojuši arī uzaicinot uz šejienu, gan jau bija kaut kādas tādas lietas. Kas ir tas, ko vajadzētu darīt? Caurspīdīga komunikācija, man liekas, tas bija optimistiski un vajadzīgs pirms 4 gadiem. Tagad tā vajadzības saglabājās, bet es domāju, ka tas, ka viņš nosēžās un laiku pa laikam vienkāršā valodā izstāst cilvēkiem, kas grib zināt, kas ir, kas nav, pa ko balso, arī Stariņš ļoti pūlās. Viņš tiešām ķer ārā visas iniciatīvas, kādas te kaut kur laukos ir, uzreiz zvana, ko tas nozīmē. Forši strādā. Tagad, manuprāt, tie procesi nav palikuši caurspīdīgāki. Kas ir tas, pie kā vajadzētu piestrādāt un ko jūs sagaidat? Manuprāt, pieminētā industriālā zona ir viens no piemēriem, kuru es būtu pieminējis, ka pie viņa vajadzētu piestrādāt, bet pašvaldība jau pie viņa piestrādā. Jo tajā brīdī, kad mēs to savu uzņēmējdarbību gribējām sākt, mums bez kaut kāda liela kapitāla būtu ļoti noderējis, pieņemsim, jebkāda vide, kurā tu vari drusku jau gatavākā iesākt. Un es nezinu, cik daudz, un es zinu, ka pašvaldība daudz velta ar enerģijas saistībā ar jaunajiem uzņēmējiem, ar grantu konkursu un arī atbalstot ar inkubatoru esamību, bet droši jebkura aktivitāte, kura ved uz to, kad uzņēmējiem ir iespēja tādā nedaudz gatavākā, nevis 0 pozīcijā, bet vismaz 0,5 attīstītā pozīcijā ienākt un tur to savu darbību sāk darīt. Tas ir tas virziens, uz ko noteikti vajag skatīties. Es nezinu, vai tā ir iespēja skaidrs, ka tās ir ļoti lielas miljonu investīcijas, lai telpas sagatavotu, bet varbūt runa nav tikai par telpām. Runa ir par kaut vai, jebko citu, kaut vai makstā iespēja fotografēt savas produkcijas vai ierakstīt kaut kādas lietas, jau ir viens mazs solis pretī tam, lai, nezinu, man kā mazam uzņēmējam, kas kaut ko ražo, un, nezinu, mazas produktus, man nav jāpērk nekāda tehnika vai jāalgo speciālisti, es varu to izmantot. Man liekas, tādi soļi ir par to, ka tas ir atbalstoši. Arī tā jauna uzņēmēja WhatsApp grupa ir tāda, ka tur arī tiklīdz tu iemet uzreiz jau pēc 10 minūtēm, tu vari dabūt iedzīgu lokālo risinājumu. Tas man ir ļoti... Lokālie risinājumi, man liekas, ir ļoti svarīgi. Mēs cenšamies ļoti izmantot lokālos vai vietējos kaut kādus piegādātājus, kas, bet nevienmēr tas ir iespējams. Loģiski tā arī būs, bet man liekas tādas atbalstīšana, pieņemsim mēs, kas esam līdzīgi, tādi nosacīti līdzīgi rūpnieciski māju ražotāji, mēs esam pat vairākas reizes, nevienreiz sadarbojušies. Un, manuprāt, konkurēt uz visu lielā fona mēs neviens otru nevaram nosaukt par konkurentiem. Madonā, diemžēl, tik daudz nav tā pieprasījuma, lai mēs spētu vispār pat vienam klientam 2 iedot vienu piedāvājumu. Jā, man laikam nav daudz ko piebilst. Man liekas, ka ļoti, ļoti jau pareizi to visu to teica. Tiešām veicināt to vairāk tā kā to vidi, to atbalstu, jā, jo mēs jau kā tie uzņēmēji baigi daudz ko varam paši izdarīt un vairāk ir vajadzīgs tāds vienkārši atbalsts. Un kopumā jau viss tas arī, ko es jau iepriekš minēju, tā kā parūpēties par tiem mūsu cilvēkiem, kas pie mums strādā, lai tie 200 cilvēki gribētu palikt pie mums un lai viņi neizdarītu to izvēli par labu braukšanai projām, lai viņiem būtu šeit forši dzīvot. Un tas ir laikam tas, ko mēs galvenokārt sagaidām no pašvaldības, ka mēs iedosim to darbu, mēs viņiem samaksāsim to algu, bet lai viņiem gribētos palikt dēļ tās vidas. Bet no tavām 200 darba bitēm daudz brauc prom un atkal brauc atpakaļ? Ir vispār mums šobrīd varbūt ir mazinājusies tā kustība, bet mēs joprojām jūtam, ka ik pa laikam kāds kaut kur aizdodās projām labākos meklējumos dzīves. Ir joprojām tā tendence saglabājas. Man tagad pat šonedēļ viens puisis teica arī, ka uz Zviedriju dodās. Tā kā, jā. Jā, bet viņš paliks vecāks, viņa galva sāks vilkt uz laukiem, no kurienes viņš ir nācis, un nekur viņš nespēks, viņš būs atpakaļ. Cerams. Ja nebūs. Jābūt. Un tajā brīdī jau tai vidē jābūt šeit ir tādai, ka viņš arī tiešām grib palikt. Mums novads ir jāveido tā, kā mūsu biznesa centrā
Sajiet laukumā ir uzstādījums, tas, kurš iet biznesa centrā, tās inkubātora meitenes, pašvaldības meitenes, to cilvēku apstrādā tik ilgi, kamēr viņš nodibina sijā. Mums uzdevums novadā ir katram, kurš iebrauc, izdarīt tā, lai viņš negrib aizbraukt, kā minimums. Tas nozīmē, ka visiem jauniem uzņēmējiem, vai kuri grib kļūt par uzņēmējiem, atliek tikai vien aiziet uz to ēku, vai ne? Un tur viss notiks pēc no sevis. Tenī biznesa inkubātorā ir daudz iedvesmas. Jā, es arī tieši to varu atzīmēt. Nu, ka tur tā sajūta ir tāda, ka tiešām tur viss ir iespējams. Un arī tas, ko viņi arī panāk, arī mani viņi šeit uzrunā un lūdzu kaut kādu konsultāciju vai padomu vai ko. Tas ir tieši tas, ko arī tas novads vēl vairāk varētu darīt. Jā, mēs, piemēram, jums ir jaunu uzņēmēju čatiņš, mums nav veco uzņēmēju čatiņš. Droši vien jau kaut kādā iniciatīvā jānāk bišķiņ arī no pašiem, bet zini, kaut kā tajā ikdienā un tajā darbā reizēm tam citam nepēr. Mēs varam pievienot droši vien pie jauno uzņēmēju šatiņu, tas galīgi nav šķērsām. Bet tā mana sajūta, ka tie uzņēmēji ir tik ļoti dažādi un tās intereses ir tik ļoti dažādas un vajadzības. Tur ļoti dažādi čatiņi jāveido, bet tās viens liels čats ir tā uzņēmēja balli, ko mēs mēģinam iedzīvināt. Iespējams, tur ir potenciāls vēl attīstīties. Un par tiem atbalstiem, man tiešām ir prieks, jo sākot no skolēm mācību uzņēmumiem, kādas tiem skolēniem ir idejas un ka viņš tālāk tiešām to ceļu iet un tiek līdz tādiem stāstiem kā Aivis un Linda, tad ir vērts to darbu darīt un tie prieka brīži. Tad uz Ziemassvētku tirdziņu atnāk valsts ieņem dienas un visus paņem priekšā. Kas ir to pelnījuši? Šogad bija tā. Es zinu, tāpēc es domāju. Bet tā ir tā blakne, ka neuzmanies tevi kontrolēt, tā kā pārāk neaizraujies. Dažreiz jau, lai kaut ko sāktu, nevajag daudz. Vajag vienkārši zināt, ka ir kādi līdzīgi domājoši un kas kaut ko dara un kaut ko cenšas sasniegt. Ir jums kaut kādi tādi iedvesmas stāsti, kas cilvēkiem, kas varbūt domā no ciešamās kārtas pāriet daunāmajā kārtā? Jā, mūsu pieredze, man liekas, jeb tāda mana paša atziņa ir jau ar pieminēto Madonas biznesa centru. Jeb tajā brīdī vairāk bija Madonas biznesa inkubators, viņš ir atradās citā ēkā, bet es atceros, kad Iveta, kas inkubatora vadītāja, bija pierunājis brāli, kad jūs jauns uzņēmums un tikko grants un no pašvaldības un varbūt vajadzētu iestartēt. Un tad arī kaut kā uzņēma viņu tur inkubatoram, bet man lasot tos pārskatus vai visu to piedāvājumu nelikās, ka tur tāda ļoti liela taustāma vērtība. Bet tā kā beigās mēs sākām iedzināties, ko tur var izdarīt un ko tur var piesaistīt, mēs jau pusgadu bijām zaudējuši no tā visas. Tā kā patiesībā es aicinātu jebkuru jaunu uzņēmēju jau pieminētajā Madonas biznesa ēkā. Vienalga, tu esi jauns uzņēmējs vai tikai plāno par to, uz to ēku ir vērts aiziet. Tur, kā Agris minēja, ir patiešām daudz dažādas struktūras, kuras tev var iedot kaut kādu pilienu no katras lietas, kas tev var varbūt tavu bildi salikt kopā, lai tev izdotos. Es pat nezinu, ko es no sevis. Es jau tādu to iesākumu, tas jau bija tik sen, kad vajag grūti tādus iesākumu padomus dot. Es tikai tas, ko es citreiz inkubatorā kādu no jauniem uzņēmumiem esmu kā mentors viņiem. Un tad, kad pie manis atnāk kāds ražošanas, kurš grib iet ražošanā iekšā, es vienmēr saku, gatavojies, būs nenormāli daudz jāstrādā. Tā kā tiešām jāstrādā, un tā ražošana ir sasodīta, grūta industrija, un tā kā vēlreiz apdomā, vai tas ir tas, ko tu gribi. Jo tas ir laikam tas galvenais, tā mana ziņa, ka tas ir darbs, tas ir tiešām, tas ir baigi daudz prasa enerģiju, un mēs pašā sākumā runājām par to, kas ir, vai ne, ka viens ir, ka tu saņem to naudu, un otrs ir, ka tu maksā to naudu, un protams, ka tas gandarījums, ka tev ir tie cilvēki aiz tevīm, un ka tas milzīgais aparāts, un tu saproti, un tu saņem kaut kādu apbalvojumu, vai vienkārši tas ir kaut kāds pasākums, kur tu saproti, kad cik daudz tu dod cilvēkiem, bet arī tu zini, ko tas tev ir pašam paņēmis no tevis. Tā kā uzņēmēja darbībā ir jābūt gatavam ļoti, ļoti daudz strādāt. Bet kā jūs balansējat sevi? Jo strādāt, tur dažādi strādāt ir arī no malas izskatās, ka tu vienkārši sēdi un kosteņi pirkšus, un tas tagad saucās strādāt. Un otras puses strādāt ir tā, ka tev vakarā viss plecs sāp.
Droši katram ir kaut kādas savas lietas, kā to darīt. Viens no manis balansēšanas elementiem ir 3 bērni, ar kuriem tu vari daudz pavadīt kopā laiku, jo viņi tā kā, un man viņi ir dažādos vecumos, 4, 10 un 16, tā kā es tur varu baudīt dažādu raksturu īpatnības. Bet, kā kuram brālis aizraujās ar dažādām automašīnu lietām, vai braucot kalnos, tepat tās ērgļos, vai vēl kaut kur. Man liekas, man lielu to tas gandarījums īstenībā man personīgi daudz līdzsvaro. Pieņemsim, mums bija tepat tās nesen, vēl decembrī daudz svinēja balles, mums bija balle un neviens nebija prasījis tā kā kolēģiem, jeb mūsu tā kā darbiniekiem, lai mūsu tā kā ar brāli apsveic, bet viņi paši bija izdomājuši, sarūpējuši bija dāvana, un tajā uzrunā, ko viņi saka, ka tas ir par jūsu nesautīgumu. Un tajā brīdī es jūtu, kā tās darba stundas vai veltītais laiks vienkārši birst ārā, jo tā iekšā emocionālais stāvoklis tev tur ļoti līdzsvaro visu to tā. Tā kā es no tā baigi gandarījumu gūstu par to, ka tu dari lietas un viņas tev, ka tu spēj pastīties caur prizmu, kurā mantiskām vērtībām nav tik ļoti liela loma. Jā, man laikam līdzīgi. Man arī ļoti tas gandarījums, ka tu apzinies tā, ka tajā brīdī, ka tu nedaudz iepauzē un tā kā saproti, kas ir tas, ko tu šeit dari, kas ir tā lielā lieta, ko tu dari. Un arī vispār tāda kaut kāda tā spēja dot atpakaļ, vienalga, vai tas būtu lokāli, aizejot uz inkubatoru vai esot tajā pašā komisijā, vai arī runājot ar studentiem un stāstot viņiem kaut kādas lietas. Tas ir tas gandarījums, ka tu saproti, kāpēc tu vispār to dari visu. Tas ir tas moments, kad es zinu, ka jā, šis ir tas, kāpēc es gribu te strādāt, vai citreiz kāds kolēģis tiešām arī kaut ko pasaka, kad jā, paldies, ka tu esi. Un tās ir tās lietas, bet tīri tā par to atslēgšanos man arī viennozīmīgi. Tā ir ģimene un būšana dabā. Man liekas, ka daba ir tas, kas mūs fantastiski vienkārši spēja uzlādēt un dot to enerģiju, darīt tālāk. Man tagad ir viens mazs eksperiments, skaties. Domas vadītājs ar diezgan labu stāžu. Ja tev tagad būtu jādara tālāk kaut kas, ja tu zini visas iespējas, kādas dod, tāpēc, ka tu vislabāk redzi to laukumu, kas ir radīts Madonas novadā, to, ko uzņēmējs nosauc 3 virzienus, kuros tu iestartētu, kur tu redzi, kur ir foršs biznesa potenciāls, tavuprāt. Ja es būtu uzņēmējs? Jā. Manuprāt, tā atbilde arī ir tāda, ka tieši tāpēc es neesmu uzņēmējs, ka šīs idejas un nišas neredzu. Un tieši tāpēc katram ir varbūt dzīvē savā vieta, un tāpēc es esmu ļoti lepnis un priecīgs par katru uzņēmēju, kas ir mūsu novadā un dara, vai ienāk inkubatorā un tur viņam iedod ceļa maizi, vai uzsāk pats savu vērienīgu biznesu, varbūt sākumā pavisam mazu. Un katram ir sava vieta un loma. Man personīgi arī par tām darba stundām ļoti patika, kā Aivis saka, ka darba stundas nokrīt no pleciem, kad ir atzinība. Es domāju, ka man un pašvaldības komandai 23. gadā saņemot nomināciju draudzīgākā pašvaldību uzņēmējiem, tā bija tāda ļoti liela svētība par to, kad mēs sapratām, ka kaut kādas lietas iesāktas ir pareizi, ka ir daudz kas labs, bet, protams, tā ir uzreiz latiņa, darīt vēl vairāk, mācīties jaunu pieredzi, prasīt uzņēmējiem un iet uz priekšu, bet tā sajūta bija laba un jāturpina. Bet es to nenosaušu 3 labas biznesa idejas, jo es neesmu uzņēmējs. Apakšā skrējošajā titrā variet izlasīt kādas viņas ir visdrīzāk. Kādas ir biznesa idejas vēl, kuros, ja jūs nebūtu iekšā šajā esošajā situācijā? Šefs nemāk atbildēt, varbūt jums ir kaut kas padomā. Es droši vien otrais vairs neiet ražošanā iekšā. Noteikti ietu pakalpojumā. Nē, es ietu pakalpojumā. Noteikti, tāpēc, ka ražošana paliek, tā ļoti vienkārši sakot, ražošana paliek tik tāda neseksīga industrija. Viņa tad tik paliek smagnēja un tu visu laiku dzenies pēc kaut kā jauna un visi tie dzelži un viss tas smagnējums un viss tas ļoti lielās izmaksas. Tas laikam, jā, ir tas, kur tā peļņa, tomēr arī tā peļņas rentabilitāte ir baigi grūti viņu noturēt. Tev nemitīgi visu laiku ir jāskrien tam vilcienam pa priekšu, lai tu vispār noturētos un jākonkurē ar tik daudz, ne tikai kaut kādu lētāku darba spēku, bet vispār ar tik daudz lietām un visu laiku sev jāpierāda. Tā kā
es noteikti ražošanā otrais neietu un izvēlētos, ja man būtu tagad pusmūža krīze un es domātu jaunu biznesu, tad es noteikti domātu par pakalpojumu. Pakalpojumu, tas nozīmē? Nezinu, kaut kādas IT jomas, kaut kādas programmēšanas, kaut kas tāds, kur tu esi atkarīgāks no cilvēkiem. Skapatiņā, tu izdari savu darbu, Jā. Paldies, uzredzēšanos. Jā, tieši tā. Tev nav visu laiku jābūt tajā dzīvajā ekosistēmā, lai kāda viņi tur ir. Un kā tev var? Ja par pakalpojumu jomu, tad man liekas, mēs pieņemsim, ka māju būvnieks esam vairāk pakalpojumu jomā, lai arī mēs ražojam. Un es šeit Lindai varu pilnībā piekrist, jo mums nav vajadzības būt ar daudz lielām ražošanas iekārtām. Tam līdzīgi mums pietiek ar darba galdiem un ar tādiem rokas instrumentiem, kas ir, vedami līdzi vai tam līdzīgi. Jā, ir kaut kādas tehnikas nianses, kas ir vēl vajadzīgas, bet tas mūsu risks ir tajā daļā, kur mēs ražojam. Un skaidrs, ka vienā brīdī var atrasties kāda ražotne, kas var daudz ātrāk un efektīvāk to darīt. Bet tās spējīgās rociņas, kuras beigās visu to sarežoto saliek kopā un var nofinišēt to visu, ja tas pakalpojums, ko tu var iedot, to mums neviens tā kā nevar atņemt. Un pēkšņi, no Ķīnas nevar viņu atrast daudz lētāku, vai ne? Tā kā pakalpojums noteikti, man liekas, tādā ziņā ir ērtāk un visticamāk arī kaut kādas, tādas manas gaitas būtu saistītas drīz ar to pašu pakalpojumu jomu. Ja vienīgi viņas varētu vēl vairāk spēt atmest kaut kādas mantiskās lietas, kur tu vari, šodien šeit dzert kafiju, runāties ar foršiem cilvēkiem, bet rītdien varbūt būt jau kaut kādā citā pasaules malā, bet aizvien spēt nodrošināt to pakalpojumu šeit uz Latviju, piemēram. Vienīgi tas ieiešana pakalpojumā atkal izmet tevi no tādas laika apstākļu veidošanas iespējas. Tev lielākas spējas ir kaut ko noteikt, kaut kā strādāt tīri strateģiski, ne? Kā lielam? Noteikti, jā. Tāds labs jautājums, par ko padomāt. Kāda būs tie laika apstākļi 4 gados? Jūs droši vien prognozējat? Es, ja godīgi, tad cenšos jau vairs baigi pat neprognozēt, jo man katra jauna, nezinu, pat negribās to saukt par krīzi vai nolietoto vārdu izaicinājums, bet katrs tas jaunais piedzīvojums šķiet, nekas vairāk trakāks par šo noteikti nevar būt. Un tikko es kaut ko tādu nodomāju, tikko es bišķiņ kaut ko atlaižu, tā uzreiz ir vienkārši hops un nākamais, un tu vienkārši domā, man nesen bija saruna ar vienu draudzeni, kas nedaudz vecāka par manīm, un es viņai saku, tu atceries tādu laiku, ka bija tik daudz visu laiku kaut kādi tik spēcīgi satricinājumi. Jā, tā kā, kad es pat, tu zini, man liekas, ka šobrīd kaut ko prognozēt, es nezinu vispār, ja kāds kaut ko ņemās prognozēt, tad es nezinu, ko viņš lieto. Tā, man šķiet, tas nav. Es katrā gadījumā pie tā galda nesēžu, kur kaut ko varētu prognozēt. Kā tev liekas? Es pilnībā pievienošos šim, jo es atceros pirmo gadu, kad brālim stāstīja, ka mums vajag taisīt tādu laika plānu uz priekšu. Tu nevari dzīvot ar vienu objektu un tad jau domās, ko darīt tālāk. Un bija pirmais gads, kad mēs bija janvāris, mēs sēdējām un man sajūta bija vienkārši fantastiski, jo mēs zinājām līdz decembrim, ko darīsim. Mēs bijām paspējuši ar dažiem no klientiem jau noslēgt līgumu. Tā mūsu praksa ir tāda, ka, ja mēs spiežam rokas, tad es tev vairāk neko neprasu, kā tikai to, ko es tev solīju un no tevis par to prasīju. Bet nāca tā Ukrainas lieta līdz ar to tās Covid un cenas padarīšanas, un tajā gadā bija tā, ka visi tie līgumi, ko mēs jau bijām noslēguši, viņas nebija iespējams īstenot par to naudu. Bet mūsu lēmums bija tomēr turēt to godvārdu, ko tu esi devis, nevis mēģināt tur pastāstīt. Un šeit, jā, man liekas, katru reizi tev ir kaut kā tā dzīves skola un paredzēt, kas tagad šogad mēs skatāmies, ka visticamāk mums varētu būt labi. Kaut kādas lietas no Zviedrijas mums rāda, kad arī tur mostās cilvēki, atjaunojās projekti, ka mēs varētu kaut kādus projektus īstenot. Bet man negribās baigi tagad sev pašam sabūvēt tādu baigo foršo sajūtu mazums, kas var iestāties. Lai jūs būtu mierīgāk, var jau pastāstīt, varbūt kā pašvaldībai gāja, kad naudas vērtība pacēlās par tik un tik procentiem, un tu jau līdz decembrī nobalsojis par to, kā kurināsim nākošajā rudenī. Nē, elektrības cena ielikta budžetā, un elektrība maksā reiz 3 vai kurināmais, vai tie izaicinājumi ir... Tā galda bija jautras tēmēt. Arī. Vienīgā diezgan drošā prognoze, ka jāņem līdz lietas.
Ja ne pašos Jāņos, tad tūlīt tam, jā. Bet no otras puses, Linda tā ļoti pareizi un precīzi. No otras puses, protams, ir laba sajūta, ka tu ar to izaicinājumu tiec galā. Vai pašvaldībā vai uzņēmē darbībā noteikti. Bet ko tas paprasa kuru reizi? Tas tāds diezgan cits stāsts. Bet kopumā liekas ļoti dinamisks, ļoti izaicinošs un pārsteigumiem bagāts. Bet kopumā, manuprāt, tās lietas iet un izdodas, un ja īstie cilvēki ir pareizajās vietās, tad var izdarīt jebko. Pēc veidiskajiem, man tad ir čomi, kur ir veidiskajiem saistīti. Tas trakums beigšoties aprīļa vai marta beigās, neatceros tevi. Nu, brīnišķīgi. Un ja ir kaut kāds jautājums, kuru mēs esam ignorējuši un vispār negribam par to runāt, droši raksti. Dekorē par apakšā uzrakstu, un tad mēs arī izrunāsim to. Vai vismaz atbildēsim artikulēti.